Mans vārds ir Gunta Legziņas-Kodrēna, un šodien mēs tiekamies 85. rubrikas Darīti radītnieši nav sērijā. Ir sākusies advente, un tas ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Un šajā laikā mēs neviens vien, es teiktu, ka visi vairāk vai mazāk piedomājam par dāvanām. Un viena no dāvanām, ko mēs varam pasniegt saviem tuvajiem, mīļajiem un citiem apkārtējiem, ir laiks. Un viens no veidiem, protams, ir piezvanīt, aiziet ciemos vai kaut kur uzaicināt, kopā aiziet, aizbraukt. Un vēl viens veids, kā mēs veltām laiku, citiem ir skrolējot sociālos tīklus un skatoties, kā citi pavada laiku un rādot, kā mēs paši pavadām laiku. Un tiem cilvēkiem, kuri veido digitālo saturu kā savu maizes darbiņu vai kā papildinājumu maizes darbiņam, būtu ļoti priecīgi, ja viņu laiks tiktu novērtēts. Tāpēc tad, kad mēs veltam laiku, lai paskatītos, ko citi grib mums teikt vai parādīt, tad būtu tikai vērtīgi un noderīgi, ja mēs šo laiku novērtētu ar saviem laikiem, jeb īkšķīšiem, sirsniņām un tam līdzīgām lietām. Tāpēc nākamreiz, kad tu ņem rokā telefonu, lai paskrolētu sociālos tīklus, novērtē to, kurš ir tērējis savu laiku, un pasaki viņam par to paldies. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, čau!